Šodien varbūt šī mūsu galvenā tēma šodien var par svaru zaudēšanu. Jūs zināt, ka svaru zaudēšana visiem tāda ļoti, ļoti aktuāla tēma. Nav svarīgi, vasara, ziema, visi grib zaudēt svaru. Jo Latvijā mums ir tāda neliela problēma, ja cilvēki staigā ar baigu apjomu ar to lieko svaru. Lielākajai daļai ir liekais svars, kādam tur 5 kg, kādam tur 10, kādam tur 15, kādam 20. Bet jāsaprot, ka tas, kas ir liekais svars, tas ir ko beig nenozīmē. Pirmais tagad situācija, teiksim, tu vēlēs nodīt lieko svaru, to nesanāk. Kāpēc to nesanāk? Tu vienkārši no enerģijas sportot, tu esi laiks tāds saguris, un tu laiks gribās ēst. Un tagad iedomājies situāciju, ka tu ēst vispār negribās, un ka tu ir tik daudz enerģijas, ka tu bez apstājas visu dienu var maukt darīt to, ko vai ne. Kā tev šķiet? Tu zaudētu lieko svaru? Nu, protams, ka tu zaudētu lieko svaru, vai ne? Un, kas ir atbilde? Pareizi atbilde vienmēr uztur bagātinātāju. Tādā starta stadijā. Bieži vien cilvēks saka, nē, ar uzturu bagātinātājiem svaru nezaudēs. Bet, protams, uzturu bagātinātāji kā tādu augstu nedzina, bet, ja tur ir augsts cukurs, tur ir insulīna rezistence, tev slēgt nav enerģija, tu jūties sūdīgi, bezmiegs, tad sakārtojot pareizos uzturu bagātinātājus, tu visātrāk un visvienkāršāk var to rezultātu sasniegt.